Muguras mobilitātes vingrinājums esot stāvs pozīcijā. Arī es teiktu tā, ka jebkuri vingrinājumi, ko mēs pildam stāvs, un akcents ir jebkurā gadījumā arī uz muguras muskultūras stiprināšanu, tikpat ļoti daudz mums būtu jāpievērš uzmanību mugurkaula mobilitātei, jo tā ir, diemžēl, ļoti bieži ierobežota, jo tieši pretēji mums izveidojas, ka muskuļi vai nu ir ļoti sasprindzināti, ja? Un tādā veidā, ja viņi ir pārsprindzināti, protams, palielinās traumu risks un vispārējais, bet mērķis ir dabūt to, ka mēs dabonam, ka mugurkaula mobilitāte viņa ir forši darbojās, ja? Kad mēs dabonam pēc iespējas mobilāku muguru, kustīgumu, tajā brīdī mēs veicam arī daudz kvalitatīvāku kustību ikdienā. Nu, lūk, un visi vingrinājumi, kas būtu stāvs, parādīšu kā piemēru, bieži vien ir jāveic muguras noliekšanās uz leju, veic viņu šādi lejā, mugurā, vai notiek mobilitāte, nav. Jūs redzat, jo es veicu, protams, ir arī vingrinājums, kur jānoliecās ir ar taisnu muguru, ja? Bet jautājums, vai mērķis ir muguras mobilitātes un vispār muguras muskultūras stiprināšana. Ja? Šeit mēs to mērķi neizpildām, tam mums vairāk strādā tieši gūžas muskultūra. Jautājums arī, ja mēs liecamies ar rokām uz leju, jautājums arī, ko mēs trenējam. Vairākas jutīšu pat kāju aizmugurs. Ja? Bet, muguras, bišķiņ ņosts vieta strādās, bet atkal stāsts ir par mobilitāti. Vai mēs dabonam mobilitāti? Tādēļ viens no vingrinājumiem, ko es ļoti ieteiktu arī integrēt iekšā nodarbībās, ir, saucamais no pilotēm arī tas ir roll-ups. Vingrinājums, kuru mēs varam izpildīt arī sēdus, ja? Bet tikpat forši mēs viņu arī izpildīt arī stāvus. Ja? Tātad mugurkaula mobilitāte, lai mēs iesaistītu atkal to, kad iesaistās katrs skriemelīts vingrinājumā. Ja? Un tātad mēs esam viegli nostājušies kājas plecu platumā. Mugurkauls taisnis. Vienmēr, ko es varu teikt, kad mēs izstāvamies, ka mēs stāvam stabili, ka mums kāds pavelkais galvas pamatnes uz augšu. Mēs tā kā pagarinamies, ja? Un mugurkauls viss ir forši brīvs. Un atceramies arī tātad viegli sakārtojam savu stāju. Kājas plecu platumā, arī bloku nolaist uz leju, ir pleci nedaudz atvirzīti apakaļ. Un tātad stāvam ar taisnu muguru. Un sākam vingrinājumu. Tātad pirmais mums ir jāiztēlojas vispār, ka šeit priekšā būtu novietot tāda liela forša bumba, kurai mēs gribētu pārvēlties pāri, bet saglabājot ar to, kad iegunas kājas paliek uz vietas. Un tad mēs šeit sākam. Pirmais, tātad notiek rullēšanās mugurkaulā. Aiziet zodiņš sev klāt, atslābinās uzreiz kakla daļa, gravitācijas spēks mūs vāk uz leju. Atslābinās lēnām krūškurs, augšdaļa. Es sāku nopaļoties muguras augšdaļā. Lejas daļa paliek vēl visi taisni. Un šeit ir tā bumba, kurai man ir jāpārveļās pāri. Kājas viegli ieliecās ceļos, un es lēnām nesteidzīgi virzos uz leju, ļauju nopaļoties mugurā. Vēders viegli ievilkts, ļauj nopaļoties skriemelim pa skriemelītim. Nolaižos viegli lejā, sajūt, ka pēdas ir viegli stabils, aktivizēts, ir mugura ir atslābināta, visi nopaļots, ir galva brīvi lejā. Ieelpoju un izāpāju lēnām, sākot no muguras lejas daļas, sāku taisnoties. Pirmā sāk iztaisnoties muguras lejas daļa. Lēnām pakāpeniski lejas daļa taisnojās, astaiziet zem sevis, sēžu viegli aktivizējās, sāk aktivizēties arī kāju priekšējie muskuļi, lēnām nesteidzīgi, sāk iztaisnoties muguras vidusdaļa, skriemā pa skriemlim, taisnojos augšā, iztaisnojos lēnām arī augšdaļa, krūškurs un pašās beigās iztaisnojās arī galva, kas skatiens aiziet viegli uz priekšu. Un atkal izāpā pirmais zods sev aiziet klāt, ļauj nopaļoties kakla daļai. Muguras augšdaļa, izstāvot, ka šeit ir bumba, kurai es rullējos pāri, ir kājas arī ir viegli stingras, mugura galva pleci, viss ir atslābināts. Pēc iespējas lēnāk, mierīgāk noejam lejā, galva pleci pilnībā brīvi, ieelp un izāpā, sākot no muguras lejas daļas, kājas viegli arī stingras, lēnām sajūtot katru skriemelīti, rullējamies augšā. Skriemeli pa skriemelim, skriemeli pa skriemelim un līdz lēnām iztaisnojamies augšā. Un atkal mugurkauls ir vertikālā stāvoklī. Šī rullēšanās mugurkaula mobilitāte ir ļoti būtiska, jo arī bērniem, piemēram, bieži vien arī pieaugušiem, kuriem ir ierobežota
šeit kustība vai arī kādas mugurkaula problēmas jostas daļā, kad viņi norulēsies lejā, viņiem varēs redzēt, ka muguras skriemlīši neiznāk tā kā uz āru, kaut kur paliek taisni. Ja ir skoliozi, arī to varēs redzēt. Bet jebkurā gadījumā šis ir tas plastiskums, mugurkaula mobilitāte, kur mēs varam trenēt. Ja? Jo šeit, kas notiek, gravitācija mūsu ķermeni velk uz leju. Mērķis ir censties maksimāli, kad mēs ejam lejā, atslābināt skriemā pa skriemlim, mugurkauls iestiepjās, aktivizējās, pirms mēs ceļamies augšā, aktivizējās arī kāju muskultūra, vēdera korseti, jā, viss stingra vēdera muskultūra, un sanāk, mēs atkal caur ābēslēdzēju principu sākam pakāpeniski iztaisnoties mugurā, ja? Tad mugurkauls forši pagarinās, iestiepjās, ja? Lēni, nesteidzīgi, es pat ieteiktu šo vienmēr arī izpildīt kā pie iesildīšanās, mēram 5-10 reizes, bet arī jo lēnāk, jo foršāk mēs tiešām varam aktivizēt to mugurkaula mobilitāti.